šis būs Get Ready With Me, jo šodien es kopā ar savu draugu dodos deitā. Vispār mēs mēģinām to ieplānot reizi mēnesī, vienam atbildību, otram atbildību, un tad mēs katrs plānojam, jo neskatoties to, ka mēs esam kopā, es negribu misot out deitus, man liekas, ir tik fun. Vienkārši veltīt laiku viens otram, tādu vienu dienu mēnesī, kas īstenībā nav nemaz tik daudz. Bet, protams, ka mēs satiekamies daudz un daram visu kaut ko, bet man patīk, ka mēs saģēļamies, izējam ārā, un šis īstenībā ir īpaši, jo tas ir Valentīna dienas tematikā. Jā, Valentīna jau pagāja, un šī ir brīvdiena, un Valentīna diena bija darba dienā. Tieši tā iemesla dēļ mēs arī neko nedarījām tajā dienā, man bija līdz 10:30 lekcijas. Man nekad nav bijuši tik ļoti vēlu lekcijas vēl līdz šim, bet šajā gadā man ir pirmdienās un trešdienās līdz 10:30. Nē, līdz 9:30, bet nu tāpatās tas nav ok, tas nav tā kā līdz 8, tas ir, nu, pusotru stundu vēlāk. Šis ir ūdens ar citronu, tas ir viss. Tas ir mans mīļākais dzēriens, īpaši viņš ir silts. Es mīlu silts dzērienus. Ķeroties klāt pie šīs video tēmas, man šeit ir mais pilns ar šī Glam produktiem, kas tiek pārdot Sheinā, no kurienes arī es viņus pasūtīju. Ļoti daudz esmu redzējis review, un man šausmīgi gribēja pašai uztaisīt. Es neesmu viņus vēl atvērusi, nekad neesmu mēģinājusi. Un te ir diezgan padaudz. Te ir principā pilnam make-upam. Tāpēc šis būs full face of šī Glam. I hope I will glam. Tāpēc, ka es ceru, ka man nebūs nekādas alerģiskas reakcijas. Man ir jūtīga āda. Tieši tā iemesla dēļ arī man ir nedaudz bail. Man ir alerģija no tādām kosmētikas zīmoliem kā Essence. Pieņemsim, ja es lieku kaut kādu tonālo, vai ne, man būs pēc tam sarkana seja, vai izmetīsies pleķi. Man ir alerģija arī bišķīt no kaut kādiem Catrice. Nu, tādiem lētām. Es nezinu, kas ir tieši tā lieta, tas no kā man ir, bet, nu, visticamāk, šie lētie produkti mēdz saturēt šo elementu, no kā man ir alerģija. Es nevaru izskaidrot. Nu, jūs sapratāt. Es nezinu, kas tā ir par make-up sastāvdaļu, bet man vajadzētu viņu atrast. Es nezinu, kādā veidā es varu to izpētīt, kur ir īstā, bet no dārgākiem produktiem man nav alerģija. Tāpēc es vienkārši saku, man ir alerģija no lētiem make-upiem. SPF lūpu balzāms, Blistex, ļoti patīkams. SPF. Mums vajag pasargāt savu seju. Jā, es nezinu, kur šodien mēs dosimies ar Tomu, jo tas ir pārsteigums no viņa puses. Šoreiz ir viņa randiņa mēnesis, es uztaisīju pagājušajā mēnesī. Tā, nu ko, skatāmies, kas te ir. Primeri meklēju. Jep! Tātad šis ir viņu Good Grip Hydrating Primer. Esmu dzirdējis, ka viņš ir diezgan lipīgs, sticky. Esmu redzējis citos video, kur meitenes taisa. Šādi viņš izskatās, iepakojums īstenībā ļoti, ļoti skaists. Nu, priekš tādas cenas. Ņemot vērā, ka es par visu šo samaksāju, nu, es nezinu, 40 eiro maksimums. Un man tur reāli pilna seja. Ok, pasieties, viņš it kā izspiež, tāpēc šeit paliek mazāks. Bet pasieties, cik daudz jau esmu tā kā izspiedus, bet man tikai tagad sāk nākt ārā tas produkts. Which is not nice. Bet jā, tātad viņš ir tāds zaļganīgs, zaļganīgā krāsā. Nu, skatīsimies. Tā kā tādi puņķi. Wow, cik tā atsvaidzinoši viņš smaržo. Ok, viņš ir vēss. Man ļoti patīk, viņš ir tāds tiešām vēss. Oh, wow, ļoti atsvaidzinoši. Tāda viņa želeja vēsa, želeja pa tavu seju. Wow, I love it. It's sticky, I love it. Mums patīk lipīgas lietas, mums vajadzētu patikt, mums abiem kopā. Tāpēc, ka tās pēc tam make-up uzklāšana padara patīkamāku, ir vieglāk uzlikt un viss tā teikt uz ādas diezgan veiksmīgi uzklājās. Jā, nu, es ļaušu viņam bišķīt iesūkties. Beidavējā man uz galvas ir kalēja silks šis te matu apsējs, un tad vēl apakšā ir kalējs silks matu rullis, ko jūs redzēsiet, kā es izņemu ārā šajā video beigās, šī video beigās. Primers ir iesūcies, man patīk, kā viņš jūtas uz sejas. Viņš nav arī pārāk traks, viņš, nu, tā kā iesūcies, viņš nav tā kriktīgi līp klāt, bet ļoti viegls, svaigs un seja jūtas patīkami. Nu, es nezinu, tiešām, manuprāt, ļoti veiksmīga izvēle. Ja mēs salīdzinām, pieņemsim ar šo Niksa, tad ļoti, ļoti līdzīga sajūta, pat tiešām, bet šis, manuprāt, bija dārgāks. Plump Right Back, jo tas ir, nu, ļoti populārs produkts un arī ļoti daudz iesaku, un man viņš arī ļoti patīk. Es pat varbūt teiktu, ka liecos pie šī, viņi ir bišķi citādāki. Tādā ziņā, ka šis ir varbūt vēl lipīgāks, tad zeltenais Niksa. Meklēsim manā dāvanu maisā tonālo, šis nav tonālais. Foundation.
Tātad šādi izstās foundation. Īstenībā iepakojumi visam ir diezgan patīkami un glīti. Es veidoju randiņu pagājušajā mēnesī un es varu pastāstīt, ko es darīju. Es domāju, ka mēs gleznosim. Darīsim kaut ko jaunu kopā, new experiences. Un tas bija tāds mājas randiņš, es sakārtoju smuki istabu, tur bija sveces, mums bija vīns. Es nopirku pa 50 eiro visus tos vajadzīgos kanvas, 2 kanvas, tad krāsas, otiņas kaut kādas 5, otiņas tik dārgas. Es vienkārši apbrīnoju tos studentus, kas studē vispār gleznošanu vai kaut ko tam līdzīgi, jo te visas vajadzīgās detaļas ir tik dārgas, es reāli nebiju nekad to iedomājusies. Bet jā, un tad mēs gleznojām kaut kādas savas stundas 3 vairāk. Wow! 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 Pirmā reakcija nebija gaidījis šādu luxury iepakojumu. Tiešām, bet viņš izstās dzeltens man uz aci tagad. Man bail. Ceru, ka nebūs. Viņi sola, ka es spīdēšu un ka man būs medium. Ļoti ok, man patīk medium coverage. Vispār man pat patīk vēl vieglāks kā medium, jo man nav tādas nepilnības lielas uz sejas, ko es rītīgi gribu aizsmērēt. Un šis ir tonis Chantilly. Man liekas, ka tonis ir kaut kāds bišķu off. Bet let's try. Pietiks. Enough is enough. Īstenībā nē, tons uz rokas izstās diezgan prīmā. Es uzklāšu ar pirkstiem, jo pēdējā laikā es tā mēdzu darīt. Jo vienkārši man liekas, ka baigi daudz uzsūc tomēr visi tie Beauty Blender to produktu. Ok, kas notiek ar toni? Man liekas, tons ļoti labi sakrīt ar manu ādu. Tas, ko es tagad novēroju uz sitiena. Nu jā, tons ļoti labs īstenībā priekš manas ziemas pale versijas Alisei. Vēl es varu pieminēt to, ka mūsu pagājušajā randiņā janvārī es sataisīju cepeti, un tas bija tik sulīgs cepets, un es nekad dzīvē nebiju neko tādu darījusi, jo šī gada mērķis, viens no maniem mērķiem ir vairāk gatavot, un viņam bija, un es zinu, ka viņam ļoti patīk tā iekšā mājās, vai ne, tāds romantisks vibes, un mēs kopā taisījām to cepeti ar dārzeņiem, un bija tik garšīgi, tāpēc es teiktu, ka noteikti vakars bija izdevies. Un šoreiz viņam teica, viņš man pārsteidz, un lai viņš tiek galā ar Valentīniem, es palūdzu, es neteicu to, kā jādara obligāti. Bet jā, un tad viņš ir kaut ko sadomājis, kaut ko noorganizējis, 6:00 mums pirmā aktivitāte. Bet šā vai tā es šodien pagatavoju viņam vēl nē, viss ir procesā, es tagad gribēju sataisīties, tad cieši taisīt picu. Man patīk arī pēc tam, ka es uzlieku rokām visu tā smuku samiksēt ar to Beauty Blenderi. Mīļie! Es būšu atklāta, es neko sliktu pagaidām nevaru pateikt par šo tonālo. Man ļoti patīk tonis, man ļoti patīk, ka viņš nenosedz 100%, tas ir priekš manis atbilstoši, šis tiešām ir medium, jo nav perfekti nosakts visai, nav tā, ka ļoti smaga, viņa ir spīdīga. Varētu vairāk to glovu dot, bet priekš tonālā ļoti ok glovs. Nu, pieņemsim, man ikdienā ļoti patīk lietot tādu Maybelline Superstay tinti, un šī ir, pieņemsim, vieglāka. Viņa vairāk spīd, tāpēc šī man favorīta ikdienai. Šis ir bišķi tāds smagāku sajūtu dod, bet šā vai tā ļoti viegli patīkami. Man arī ļoti patīk, ka viņš tā nekrīsojās, ka es te bišķīt vai ne zem acīm. Viņš, principā man zem acīm ir tāda zona, kur mēdz nāk nost āda, man arī ir tie zilie riņķi, es mēģinu pierast pie retinola, un man nāk šausmīgi nost āda, un, tāda jūtīga zona, ja tā var teikt. Un man diezgan labi tas tonālais šeit, nav tā, ka viņš nāk nost vai nekā mēdz nāk citi tonālai, vai arī krīsoties zem actiņām. Concealeris. Perfekti. Šeit ir High Coverage Formula. Arī izskatās ļoti skaisti pēc manām domām. Tātad šeit ir šāds te, līdzīgi kā Maybelline tam populāriem aplikators. Nu ko? Es īstenībā concealeri parasti daudz nelieku, jo es saku, man diezgan ļoti krīso, īpaši zem acīm, un arī tas, ka man nav baigi tās nepilnības uz ādas, ko es gribētu nomaskēt, tāpēc es to concealeri vienkārši lieku uz vietām, vai ne, ko es gribu pacelt, seju, vai ne, uz vietām, ko es gribu, lai viņas ir gaišākas, lai viņas tā teikt to snatcho. Man vairākas make-up artists ir ieteikuši izmantot tādas mazākas otas priekš concealera, jo, pieņemsim, lielais Beauty Blenderis, viņš, es nezinu, viņš, teiksim, arī zem acīm neieiet tik dziļi tur, kur vajag ieiet, lai viss tā smuki saplūst, viņš tā vairāk virspusīgi, un tad es izmantoju šo te NYX Professional make-up otiņu, kas man ļoti patīk. Un es tā diezgan, oh wow, viņš ir full coverage.
jo man nav neviens konsilers, varbūt tāpēc arī es neizmantoju, jo man nav neviens labs, un es principā, wow, viņš ir tiešām ļoti tāds nosedzošs. Ok, Miss She Glam. Es esmu šokā. Jo man nav neviens tik labs, man vispār nav neviens gandrīz konsilers, neizmantoju, vai ne? Un, jo es nevarēju atrast tādu labu, kas man tās acis nepadarītu tik drausmīgas, un šis ir ļoti labi noklājošs. Es gribēju teikt, ka es vēl taisu viņam bez pīces arī zemenes šokolādē. Un es pati īstenībā nevaru neko no tā, diemžēl, ēst, jo man ir tāda lieta, ka es uztaisīju analīzes, es aizgāju pie viena nutrologa, tā to sauc, nezinu, uztur speciālists, it kā, kaut kas to pusi. Lūk, un es aizgāju pie šīs sievietes, ko man ieteica, un viņa teica, ka mums vajag, viņa vienmēr dara tā ar saviem klientiem. Viņa aizpilda tādu 100 jautājumu testu par ķermeni, tur pieņemsim par to, vai ir miegainība pēc ēšanas, kā vēders strādā, kādas sajūtas pa dienas laiku, kas, pieņemsim, sievietēm ar mēnešu reizēm tur jautājumi par to, jautājumi par sejasādi, jautājumi par, visu, ko var ietekmēt, principā, tas, kas notiek ar tevi iekšā, vai ne? Jo, piemēram, matu stiprums, kā tev mati, vai viņi spīd, vai nespīd, to visu ietekmē tas, kas ir iekšā. Un es uzreiz šīs analīzes, un viņi secināja, ka man ir zarnām, tur varētu būt kaut kas potenciāli slikts, bet vispār kopumā analīzes nebija īpaši labas, un arī tur varēja sasaistīt kopā ar to testu daudz ko, vai ne? Jo man arī pumpas bija samtušos tajā laikā, pirms tiem pāris mēnešiem, un man nekad nav pumpas. Lūk, un tad viņa man tā kā teica, ka man ir jāizvairās no alergēniem, kas ir kvieši, govs piena produkti un olas. Un es to tagad daru, ir jau kaut kāda 16. diena, un priekš manis ir ļoti grūti, jo arī saldinātājus es nedrīkst piesim cukuru vai ne, nekādas šokolādes, nekādas bulciņas, vispār maizi nedrīkst. Es tikai rupjo maizi varu ēst 2 gabaliņus dienā rupjo maizīti maksimums. Un arī sarkano gaļu jāizvairās no lielopa, pieņemsim. So es ēdu vistu, zivis, pākšaugus, zaļumus, bet jā, un esmu nometusi svaru, kas ir šoks man, jo es nekad dzīvē nebiju nometusi svaru. Nopietni, tā kā es pieņēmos līdz 60 kg, ka man bija kaut 17, un vienkārši paliku uz 60 kg visu laiku. Vasarā, ziemā, pilnīgi vienalga, vai es sportoju, vai ne, man visu laiku bija viens svars, un man pat mainījās ķermenis, tur muskuļi parādījās, bet stil nemainījās svars. Uzreiz pēc šīm 16 dienām man nokritās svars pat 2, višķi vairāk, man liekas pat 3 kg. Man ir liels stress, un es arī biju tagad saslimusi ar gripu, varbūt tas kaut ko ietekmē. Bet, jā, es reāli esmu, un es jūtos ļoti tīra. Man visu laiku bija smagums sajūta, visu laiku, vai ne vēderā. Un arī par to es sūdzējos, un tagad es tiešām jūtos viegla, tīra. Es nevaru paskaidrot vienkārši daudz vieglāk, galvā, mentāli, fiziski vieglāk. Cepur nost, man tiešām patīk šis konsileris, jo, viņš pirmkārt tiešām arī nosedza manas mazās nepilnības, kas man ir jānosedz. Zem acīm nav tik traki kā ar citiem konsileriem. Es saku, es neesmu tādus ļoti labus mēģinājus, bet salīdzinot ar tiem, kas man mājās, šis ir labs rezultāts zem acīm. Man ir bišķīt tur vai ne creasings un bišķīt tas sausums ļoti manāms. Bet tas ir vienmēr. Un tas arī tikko bez jebkāda make-up man tur bija. Man tur bišķīt ar tām acīm jāsaprot, ko labāk lietot, kādus acu krēmus vai kā. Bet kopumā un ap lūpām, ko es viņu liku, un man ļoti labi patīk. Wow! Vienkārši wow! Tātad esmu pasūtījis no šeina gan kontūru, gan bronzeri, un es arī gribu parunāt par to atšķirību. Jo, principā, par šo She Glam kontūru, kas būtu šī krāsa, viņa ir tāda vēsāka. Par viņu ļoti daudz influenceri un vispār tiktokā runā, ka viņa ir ļoti tāda reāla kāda ēna vai ne, tāda ļoti realistiska kontūra un labs tonis. Un tāpēc man bija tāds, labi, paņemšu arī šo, jo oriģināli es parasti ikdienā lietoju vairāk tieši bronzeri. Kā tad īsti ir atšķirība? Bronzeris iet tur, kur saule varbūt jums hitotu vai ne, tur, kur saule jums uz sejas kristu, bet kontūra iet tur, kur ēnas dabiski arī iet jūsu sejā. Lūk, to es arī tūlīt demonstrēšu. Kontūra ir tāda vēsāka, viņa nav tik brūna, jo bronzeris ir tas brūnāks, viņš ir tāds siltāks. Viņš ir tas, kur saule jums būtu tādas bronzīgākas vietas sejā. Šādi izskatās mūsu kontūra. Soft Tan ir tās nosaukums. Un es parasti saku, ikdienā neizmantoju kontūru, bet šodien es to uzklāšu. Tātad mēs droši sekojam mūsu sejas ēnām. Nevis tur, kur mēs parasti liekam bronzeri, bet kontūra.
Tātad es uzliku šajās visās vietās šo kontūru, un viņa tagad izcels man šo sejas formu. Kontūrs šajā gadījumā iet zemāk, ja mēs runājam par vaigiem, un arī šeit pieņemsim iet kontūra. Jā, jo es degunam parasti izmantoju bronzeru, un man laikam nepatika, jo viņš bija pārāk brūns, tas deguns, un man liekas, šis būs izcili. So far, so good. Pirmkārt, ļoti viegli blendojas, un man arī ļoti patika, ka tas aplikators nebija pārāk slapš ar produktu. Pieņemsim Charlotte Tilbury piemērs. Man ir šausmīgi slapš, viņš tek pāri. Es apsolījos parādīt, kāds man ir ar Charlotte Tilbury, un vienkārši skatieties, tur viss līst ārā. Viņš ir vienkārši messy, man viņu ļoti, ļoti grūti uzklāt. Es negribu vainot sevi, jo es taisīju ciet un vaļā vienmēr, ka es klāju virsū. Es nezinu, kāds notika. Gan jau tāpēc, ka es ņēmu ceļojumos līdzi, un tur gan viņš, saspiežās tas iepakojums, un laikam nevajag ņemt ceļojumos līdzi, ja viņi ir tādi vulnerable. Bet jā, man ļoti tas nepatīk, jo es biju ļoti uzmanīga. Es biju dzirdējuši to visu šausmu stāstus ar šiem dārgiem produktiem. Bet labi. Nu tā jau viņš labs. Šajā gadījumā, kad esmu uzklājusi kontūru, mana seja tiek padziļināta. Visi tie kauli un tās līnijas ir izteiktākas. Runājot tieši par formu, es nezinu, vai jūs saskatāt kamerā, ka tiek diezgan labi, manuprāt, izteikti šie kauli un vispār sejas forma. Man ļoti patīk. Es esmu obsēsta. Šis ir must have. Labi, bet ķeramies klāt arī bronzerim. Bez tā arī nekur neiztikt, jo viņi abi divi strādā kopā ļoti smuki, lai radītu mūsu sejai tātad ne tikai šos visus leņķus izceltu, bet arī, lai viņi padarītu dzīvīgāku, mēs izskatītos bišķīt vairāk nosauļojušies, un to darbu gan dara bronzeris. Šis man ir terracotta. Arī tāds pats iepakojums, ļoti mīlīgs. Bronzerīti es likšos tajām vietām, jā, kur man saulīte tiktu klāt. Ja mēs staigātu pa ielu un mēs nebūtu Latvijā, tātad šeit, redziet, sanāk virs tās kontūras, tad noteikti šeit. Nu, principā es jau ieliku actiņā, bet jā, man patīk arī šo likt uz acs kaktiņa. Jā, man ļoti patīk, ka šis produkts nav tik slapjš, viņš labi klājas. Nu, principā, es tos slapjos produktus lieku no sākuma uz rokas un tikai tad uz sejas. Bet labi, šeit pieņēmu lēmumu, ka likšu pa taisno uz sejas. Laikam bišku pa daudz uzliku. Ok, visu sapratu. No tīra motu. Karoča, ļoti pigmented. Pigmented product. Un vajadzēja laikam arī darīt, kā es parasti daru, uz rokas uzlikt šo visu pasākumu un tikai tad likt uz sejas. Nu jā, viņš varētu laikam labāk blendoties, bet tas ir mana vaina, vienkārši jādara tā, kā es parasti daru. Es uz rokas viņu uzlieku un tikai tad. Jā, varbūt bišķi pa daudz tā saulīte man te ir noķēras bezmaz vai šodien. Tas nekas viss tiks labots. Visu salabosim. Nav pamats uztraukumam. Saka Alise, uztraukusies. Nu kā es daru, ka man šādas situācijas gadās? Paņemu spanģu un vienkārši viņš jau ir pilns ar konsīleru un pilns ar tonālo un es vienkārši pārēju pāri un nolīdzinu visu un uzreiz izskatās labāk. Un viņš arī smuki visu savēl kopā, jo principā abi produkti un vispār arī kopā ar tonālo, kas ir apakšā. Manuprāt, izskatās lieliski. Man ļoti patīk abi divi produkti superīgi. Kontūru laikam man patīk likt no sākuma pa taisno sejas, bet bronzeri gan nē, bronzeri čuk, un tad tā. Bet jā, ļoti labi. Iesaku, patīk, cena laba, vienkārši izcili. Esmu pozitīvi pārsteigta. Turpinām blušu. Man ir pasūtīti veseli 2 bluši. Laikam es kaut kā tiku iedvesmota un paņēmu 2 krāsas. Šī te pa kreisi ir vairāk violetīga un šī pa labi ir tāda rozā. Nu, principā tā Love Cake rozā ir tāda ļoti populāra krāsa internetā, visi viņu ņem kā piemēru. Bet es izdomāju, ka es gribu violeto, jo man vispār ziemā, ka man seja ir tāda balta, patīk likt violeto krāsu uz vaigiem. Tāpēc man ir ļoti patīk šis NYX Sweet Cheek violetais blush, ko es izmantoju ikdienā. Viņš ir ļoti pigmentāts, nu tā ka, wow, šito iepakojumu man liekas līdz bērēm savām. Es varēšu lietot. Esmu ļoti, ļoti priecīga par šo krāsu. Man liekas, viņa būs episka. Es esmu super priecīgā. Ok, es likšu ļoti maz. Īsnībā, wow, pasies, kāds tur iekšā ir.
Did I just waste the product like a fucking dumb bitch I am? What's my fucking problem? Labi, paldies Dievam, viss trāpjās tieši miskastā, jo man tas tā miskas priekš visiem iepakojumiem, ko es metu ārā. Un tas ir īstenībā, paldies Dievam, tas ir, wow, kā trāpjās viss miskastē. Nē, laikam bišķīt ir uz grīdas arī. Viena maza pilīte, kā tik maza, kad viņu knapi var redzēt, bet ok. Es drošības labāk no sākuma likšu uz rokas, jo man ir bail. Man ir bail, ka viņš būs traki pigmentēts. Man liekas vienkārši, nē, wow, jā. Nāk tā konkrētā krāsa, jo man liekas, vienkārši otra ir diezgan netīra, un tāpēc nevar redzēt to krāsu kā tādu. Ok, es uzliku viņu mazos punktiņos uz sejas. Man vienkārši bail, zinu, nošaut greizi, jo ar niksu, bet pieņemsim to čīks ir baigi šitais daudz jau būt. Wow, tā krāsa ir brīnišķīga. Ļoti skaisti. Tas bija tieši tas, ko es gribēju. Nu, šeit arī saku, man otra ir diezgan netīra, tāpēc te nāk, man liekas, vairāki toņi. Uz sejas man nenāk tikai tas viens, viņš ir bišķī tumšāks daļotas. Laikam tā ir zīme, ka man vajadzētu tomēr izmazgāt savus odus. Bet jā, esmu tiešām šokēta. Man ļoti patīk. Veigas ārtums 10 no 10 noteikti iesaku. Man liekas, vispār šis ir ļoti lēts veids, kā tu vari dabūt savu pilnu komplektu ar make-upu. Jo apsēries šitais viss, ko es jau esmu uzlikuši sejas, tas nebija tik traku dārgi. Un ja tu esi tāds iesācējs make-upā, tad šis ir lielisks variants, ko izmantot. Veicot šo pasūtījumu, laikam es domāju, ka pūderis manai sejai nav nepieciešams, un īstenībā reālajā dzīvē es arī diezgan izvairos no tā pūdera, jo man patīk, kad seja spīd un principā lieku tikai zem acīm savu Charlotte Tilbury, kas ir ļoti kvalitatīvs un nosedz to, ko vajag nosegt, bet baigi neiespringstu. Tāpēc sekosim tālāk atsvānām, un esmu pasūtījusi Glitter Wizard Invisible Jelly Shadow, kas ir kaut kas interesants. Kustinot seju, šī atsvēna atspīd. Tajos brīžos, kad gaisma būs pareizā, tad mēs viņu redzēsim. Tajos brīdos, ka nē, tad nē. Tātad uz pirksta viņa jūtas tāda kā pat želeja, tāda līdzīga primerim, bet daudz biezāka. Un uz rokas, ja es redzu, kā viņa atspīd, man būs grūti jums parādīt, bet tiešām no dažiem leņķiem spīd un no dažiem nē. Ok, riskēsim. Es laikam paņemšu tādu pikuci, jo viņi nenāk kā ēna, viņš nāk kā želejam. Ok. Wow, viņa ļoti spīdīga. Pa daudz vienai acī likšu uzreiz otrai. Nu, es nezinu, kā jums izskatās, bet man viņa spīd no visiem leņķiem. Spīd ļoti traki. Un viņa ir zaļa. Kāpēc viņa ir zaļa? Protams, ka spīdums ir labs, bet uz festivālu, bet es nezinu, kur es tagad tos pateikt, Nelis, tu nevarēji vienu dienu normāli uztaisīties. Taisni skatoties, it kā neizstāst, ka tik traki, bet tad, kad tā kā tu aizver acis, tad baigi spīd viss. Ne, nu skaisti jau skaisti priekš festivāls, vienkārši šodien negribēju laikam neko tik traku. Es nejūtu vaibu, es gribēju vairāk palikt tādi piezemēti ar savām acīm. Nu, šis nav piezemēti. Nu, kā ir tā jādzīvo. Turpinām ar highlighteri. Šis ir Vanilla Frost highlighteris. Man vispār ļoti pat jau lido pa gaisu viss. Šis ir cits aplikators. Es gaidīju tādu pašu kā iepriekšējiem, bet redziet, te ir citādāks. Ok, man vajadzēs savākt. Tā, bišķīt zem zoda, bišķīt te. Jā, ok. Man ļoti patīk virs lūpas. Ko es domāju par šo highlighteru? Visu to labāko. Ļoti patīk, ļoti labi spīd. Nu, par cik man jau ir arī tas Charlotte Tilbury, tad šis ir īstenībā ļoti līdzīgs, jo tas, protams, maksā kaut kādus 35 laikam eiro. Kopumā apmierināta esmu ar šo produktu, pirktu vēl, ja man beigsies, man taču kalni ir ar tiem highlighteriem. Bet jā, man tiešām patīk. Šādi izstāsta man seja līdz šim. Es esmu ritīgs highlighter cilvēks, man ļoti patīk spīdēt, un man ļoti patīk, ka man spīd tās vietas, ko es gribu. Īpaši šī vieta, šī vieta, šī vieta, šī vieta. Visas, ok? Visas man patīk, kur varu likt highlighteri. Žēlais atsēna viņa laikam nedraudzējas ar šo highlighteri, jo tie abi produkti tagad samiksējās un uztaisīja tādus graudiņus man uz acīm. Ļoti slikti. Ko es varu darīt lietas labā? Nē, šis varbūt palīdz. Nu jā, nedrīkst slikt tiem glitteriem laikam neko virsū. Un blakus arī nē.
Daudz labāk. Laikam tos glitterus vajag apvienot ar kaut ko, nevis likt vienus pašus pa visu plakstu, jo, teiksim, ja man būtu varbūt kaut zaļas tur acu ēnas un tur apakšā melns un būtu viss tāds kārtīgs acu luks un es uzliktu bišķīt pa virsu, tad jā, bet vienus pašus pa sevi, laikam es nezinu. No atlikušajiem produktiem man ir šausmīgi daudz lūpām te sapirkts. Es nesaprotu, kāpēc es tik daudz izdomāju lūpām. Pirkt šie visi 4 un vēl 5. produkts ir lūpām. Es nezinu, kāpēc es izdomāju priekš viena šī make-up pasūtīt tik daudz lūpu produktus. Bet es jau jūtu, ka mums ir jāizmēģina šis priekš video. Jo šis ir, ziniet, tiktu kā bija tas trends, kur tu liec lūpkrās un pa virs liec tos glitterus. Nu, un tad tā lūpkrās tā spīd visa, vai ne? Visas lūpas vienkārši atspīd. Viņas tāds matēts, ļoti skaisti atspīd. Un es pasūtīju šo komplektu no Shiglam. Šī ir mascara priekš skropstām, bet par cik esmu pieaudzējis, man gan ir izkritušas lielākā daļa. Es tāpat negribu pa virsu likt un ķepināties, jo es zinu, ka es ņemšu no šo mascaru, tad man viss nokritīgs. Tāpēc, diemžēl, šajā Get Ready With Me es nevarēšu jums parādīt šo te skropstušu un pateikt, ko es domāju par viņu, bet piesakojiet man Instagramā, es noteikti pēc tam, kad man būs nokrituši visas skropstas, uzlikšu skropstušu un pateikšu jums. Jo es vispār man ļoti nepatīk likt skropstušu, jo man nepatīk noņemt, man nepatīk tas process. Bet šie 3 gan ir lūpām. Mums ir lip plumper, lip liner and lip oil. Šis ir lip plumper. Ļoti līdzīgi mani naturālai lūpu krāsai. Ļoti tāda ikdienišķa, manuprāt, krāsa. Ikdienišķa arī tāds viegls spīdums, bet arī nav tāds ritīgi lipīgais spīdums. Patīk. Ļoti labi. Lip liner. Es nezinu, kādēļ es pasūtīju, bet laikam es vienkārši gribēju. Nu jā, sapratu. Ļoti skaista krāsa. Kāds te tonis, bet tiešām ļoti mīksts, ļoti patīkams. Un man liekas, viņu vienkārši pasūtīja priekš sevis. Honestly, nevis priekš video tik ļoti, bet vairāk priekš savas izmantošanas. Un lūpēļa, lūpēļa man gan būs ļoti noderīgi ikdienā, jo man ātri beidzās visi mitrinoši. Ļoti patīkams ikdienā lietojams caurspīdīgs lūpu spīdums. Ķeramies klāt pie interesantākā, pie mūsu Shiglam Lip Dazzler Glitter Kit. Šeit iekšā ir lip gloss, šeit iekšā ir lip liner un glitter. Es īstenībā pat nezinu, vai es vēlos tās lūpas sakal tik ekstra vai ne, bet mums būs ekstra. Mēs vienkārši izvēlējāmies. Pamodos un, man dzīve man piedāvāja ekstras un man bija tās labi. Pieņemšu. Dazzler. Wow, ļoti mīksts. Es jau biju pasūtījis pirms kaut kādu mēneša vēl atsevišķi tikai lūpu 2 linerus un viņi arī bija ļoti labi un tad es izdomāju, ko es gribu pamēģināt visu no šejienes, tāpēc es pasūtīju vēl lielo paku. Es neesmu pārsteigta, jo es jau biju mēģinājis un viņi ir tiešām super mīksti. Jā, nepatīk, redziet? Zobs. Viņš slīd ārā ritīgi slikti. Kvalitāte šitā nav laba. Varbūt tas ir brāķis, bet man nepatīk. Viņš jau rullējas ārā. Man patīk priekš tādām izteiktām lūpām izmantošu to pašu konsīleri, ko iepriekš. Patīk apiet apkārt lūpai pašai ar konsīleri un mazo otiņu. Tāpēc izmantošu savu konsīleru otu, kas jau ir kaut kāds 7 gadus veca. Apiešu ap lūpu līniju, lai viņas vēl vairāk tā precīzākas. By the way, man ļoti patīk, kā tā kontūra izcer degunu. Es ļoti to pamanu, jo es ikdienā nekontūrēju degunu. Ok, liners mums ir uzlikts. Tagad šeit arī tā otiņa, ar ko liek laikam glitterus. Laikam, ka tā krāsa nāks no šejienes, ka man nemaz nevajag lūpu krāsu. Tie glitteri izstās, šie gan krīt ārā, tāpēc tā uzmanīgi. Viņi ir tādi arī brūnīgi. Labi, mēģināsim. Bet jā, jauki, ka te ir otiņa. Vienā galā ir tāds pufiņš, un otrā ir šī otiņa. Es laikam vienkārši tikai ar šo otiņu likšu to līmīti, lip gloss tas skaitās, bet principā es to saukšu pa līmīti. Tātad no sākuma uzlikšu viņu uz tās mazās otiņas, jo es reāli domāju, ka šito taču var pa virsu likt visādām lūpu krāsām. Rozā, violetām, lai zinu, lai nav netīri vienkārši tā aplikātora daļa. Liekam virsū mūsu līmīti, lip gloss. Viņš ir ļoti vēss, viņš reāli tāds sajūt, ka līmi liek. Es vēl uzlikšu, man bail, ka nepielips. Nu jā, līvi kopā. Karoči tāda sajūta, ka līma uzlikta. Pasties. Uzlieku uz savas otiņas. Ko, lūpas ir gatavas.
sajūta nav tā patīkamā, kā katru reizi, kad es runāju, man bišķīt salīp kopā tās lūpas, un arī bišķīt ir tāds neniezīga sajūta, bet tāda karsta. Bet nav pārāk traki, vai ne? Nav tā, ka viņi tur iekaisas apakšā, zinu, tā kā karstums, bet ir tāda, tā kā līme būtu uzlikt virsū, ziniet, nu. Skatīsimies, kā tas viss izstās ar zipspulzi, jo tas ir tāds pārbaudas veids. Nu jā. Es redzu, no kurienes cilvēki nāk ar to, ka viņiem ļoti patīk šis produkts vai tāda veida produkti, jo šis, protams, nav vislabākās kvalitātes, šis ir dupe, aizstājējis lētāks, bet, nu, smuki spīd, jā. Man ir vēl pēdējais produkts, un tas ir Go Glow Highlighting Body Mist. Un es skatījos tos attēlus, un vispār cilvēki ieteica, kad viņš esot, nu, riktīgi labais, un tur āda spīd un laistās. Kamēr es filmēju iepriekšējo kadru atbrauc Toms, man izlādējās kamera, un es sāku taisīt pīcas, tāpēc tagad ir bišku vēlāk. Nav gan, es viņus nosedzu. Respektīvi, kalais silks, šis te, Toms to sauc par romīšu cepurīti, bet jā, reku apakšā man ir kalais silks, tātad visi mati, es ar viņiem esmu visu dienu un visu nakti bijusi, un es vienkārši negribēju vilkt šito pāri galvai, jo es nevarēju nemaz to fiziski izdarīt, tāpēc es nosedzu sevi. Bet jā, skatīsimies, kā man izdevās mati, un es arī tūlīt parādīšu, kā tas spīdumu sprejs no šī glama izstās uz sejas. Crazy. Jā, šeit arī man ir kalējas silks mazās matu sprādzītes. Bet jā, īstenībā man ļoti patīk tā lūpu krāsa, es nezinu, es vienkārši biju cranky. Uzlikšu uz rokas arī Toma dāvanu, ko viņš man uzdāvināja. Šāds ir mans gala rezultāts. Man ir bail, bet es laikam pūtīšu. Labi, laikam no sākuma kaut kā uz ķermeni jāpamēģina. Ok, jā. Nu jā, viņi diezgan skaisti spīd uz ādas. Es parādīšu rokas. Redziet, kā šeit ļoti skaisti, manuprāt, spīd. Es ceru, ka jūs to redzat, bet jā. Šāds izstos mūsu deita. Mēs esam atgriežušies no mūsu deita. Es atnācu vēl pabeigt visas pīcas, ko es nebiju pabeigusi iepriekš, bet par šī glēma produktiem es gribēju paturpināt, ko es novēroju. Lūpu produkts, principā, viņš ļoti ātri sakrunkuļojas, ja tā var teikt, tā līmīti, jeb lip gloss, ko es nesauktu pārāk par spīdumu, bet vairāk par līmi. Par atsērām ļoti daudz spīdumu nokrita uz vaigiem, bet citādāk. Un viss bija labi. Seja ļoti labi noturējās. Viss, protams, viss superīgi. Spīdums ir nonācis. Es gribēju tieši pačakot par to, jo, nu jā, es pagājuši kaut kāds 6 stundas, un es tur spēlēju boli, mēs tur kaut ko darījām. Bija aktīvi salīdzinoši, tāpēc spīdums nav pārāk noturīgs. Bet īstermiņā ir ok. Runājot par matiem, kalais silks, kā jau teicu, ar katru stundu izstās vēl labāk, jo no sākuma viņi ir varbūt a bit too much, bet tagad jau, manuprāt, daudz skaistāk. Paldies, ka skatījāties. Noteikti iesaku visus produktus, jā, izņemot to lūpu spīdumu un acu glitterus. Bet jā, līdz nākamajam video.